Labdien, dārgie klausītāji! Ceru, mani var redzēt un dzirdēt. Jā, izskatās, ka var redzēt un dzirdēt. Tapa mums tāds ātrā tikšanās. Tapu tāpēc, ka daudzi jautā, kas tad būs 11. janvārī. Līdz ar to tapu šī ideja veikt ierakstu, pastāstīt nedaudz par mani. Kas mani zina, tad zina, kas nezina, tad drusku pastāstīšu, kā arī pastāstīšu, kas tad būs 11. janvārī. Jā, kas mani zina, mani sauc Jūlija. Es esmu skolā taroloģe, pasniedzu taro, kā arī konsultēju. Un viens, protams, no manam tāds sirds lietām, tas ir taro un taro numeroloģija, ko es arī bieži vien izmantoju savās konsultācijās. Un tad arī pastāstīšu, kas tad būs 11. janvārī. Tas balstīsies, es īstenībā nedaudz parādīšu vienu piemēru, ko man ļāva izmantot, kā par piemēru, lai es redzētu, kas tad būs. Protams, tas saucās velna kolāža. Drīzāk es viņu gribētu nosaukt par velnu koku, kas apmēram izskatīsies tādā veidā, ko var veikt gan uz A4 lapas, gan var veikt uz tādas lielākas lapas. Protams, tas ir kā kurš vēlās. Ja? Un kas tad te būs? Jā, mēs kārtas neizmantosim šogad, jo dažreiz mēs esam veikuši gada izlikumos, ja paši mēs likām kārtas, mēs skatījāmies un prognozējām, bet te būs nedaudz cita versija. Un viņa izskatīsies tā, ka es jums palīdzēšu saskaitīt jūsu galvenos taro. Protams, te mums tiks iekļauti taro, kur ir jūsu stiprās puses, gan vājās puses, bet kā mēs zinām, ka vājās puses arī ir jūsu resursi. Un, protams, mēs tos visus pieslēgsim, uzzināsim, kas tie ir. Un, protams, ir ļoti labi, ja es kaut cik jau zinat par taro nozīmi. Mums tā kā palīdzēs to saprast varbūt labāk, bet, protams, es jums arī palīdzēšu nodarbībām. Neveiksim tādu lielu un padziļinātu analīzi, jo tas diezgan prasa tādu lielu laiku, ietilpīgo laiku, bet galvenos punktus es jums pastāstīšu. Jūs to uzzināsiet nedaudz varbūt vairāk par sevi, un to mēs arī iekļausim tādā lokā, ja, kad mums izskatīsies tāds pa vidu būs jūsu arkāni, katram būs tie savēji. Un, protams, kā es arī minēju, jums vajag mājās padomāt jūsu vēlmes. Vēlams 12, varbūt vairāk, bet mēs palīdzēšu arī jums viņas izfiltrēt, izanalizēt, jā, ko mēs liksim, kā mēs liksim. Un tad mēs arī veidosim tādu mākslas darbu. Tas ir tāds īsumā. Kas ir tāds vēl svarīgi jau uz to nodarbību ņemt. Galvenais, lai būtu zīmuļi, lai būtu papīrs, lai būtu vēlme realizēt jūsu vēlmes. Tas ir tāds galvenās lietas, ar ko es gribat krāsot, vai tas būs zīmuļi, vai flomasteri, vai krītiņi. To jūs, protams, paņemiet, un tad mēs kopā veidosim tādu kolāžu vai vēlmu koku. Tas ir tāds īsumā, kas sagaida 11. janvārī. Redzēsim, kā tas mums darbiņš aizies, cik būs cilvēki, cik mums ir sanāks ietilpīgs tas darbs, cik mēs dziļi pieskarsimies pašiem pret arkāniem. Tas būs tas radošais darbiņš, un tad mēs jau redzēsim, kā viņš mums virzīsies. Pēc atsauksmēm, ja, kas ir tādu, ko esam jau taisījuši pagājuši gadu un aizpagājuši gadu, ja, es varu pateikt, ka cilvēki bija atsauksme par to, ka jā, tas darbojās, kaut kas piepildās, ja, varbūt pat izanalizējās, vai tas skatījums mainās, bet tas viss darbojās. Un varu pateikt, tas ir diezgan arī ļoti labi sevi saprast, jo tie, kas mēs arī veiksim analīzi pēc taro numeroloģijas, ja, bieži vien dažreiz atnāk cilvēks,
izdomā savu vēlmu, bet viņš saprot savu enerģiju, viņš saprot, nē, es vairs to vēlmi nevēlos. Ja? Man vajag kaut ko viņu mainīt, jo es saprotu, nē, man ir cits resurs, es gribu kaut ko savādāku. Ja? Tā kā būs tāds darbs ne tikai radošs darbs, kur mēs veiksim tādu kolāžu vai vēlmi koku, bet arī tāda dziļa sevis analīze. Un tā var pateikt tas, kas būs 11. janvārī. Ja jums rodas kādi papildus jautājumi, jūs droši varat man rakstīt, zvanīt, es, protams, atbildēšu, pastāstīšu. Ja kaut kāda informācijas trūkst, protams, droši varat arī man rakstīt un stāstīt, kas ir uz sirds. Un tad mēs tiekamies 11. janvārī, 12. Droši varat pieteikties pie manis, lai varētu mums rezervēt mums vietu. Centīsimies, lai grupiņa nav liela, jo tomēr tāds ir vairāk nelielas grupas darbiņš, jā, tāpēc, ka tas ir tāda individuāla arī būs pieskara katram, jā, ne tikai mēs saskaitļosim, ierakstīsim un uzrakstīsim un sazīmēsim, bet, protams, tas būs tāds darbiņš individuāls, tā kā droši piesakaties, rezervēt savu vietu, un tad tiekamies 11. janvārī. Tā, laiks pauze. Jā, viss kārtībā. Nedaudz parādījās, ka uzkārās video, bet viss ir kārtībā. Tā, es arī varu redzēt un dzirdēt, ja man rāda, ka man nav savienojums. Jā, es ļoti ceru, ka visu galveno jūs dzirdējāt, visu galveno es pateicu, kas būs mums par 11. datumu, kad bija labs savienojums un varēja mani redzēt un dzirdēt. Jā, kā es jau minēju, tas arī tika dzirdēts, ka tie gadījumi, kad jautājumus droši varat man rakstīt, zvanīt, jā, ka es jums izstāstīšu. Jārodas arī kādi citi jautājumi, kas saistīti ar mācībām, jā, jo skolā mums arī notiek mācības, mums ir tāro nodarbība, jā, droši arī var par to stāstīt, jo tāro nodarbība notiek ne tikai teorija, mums arī notiek arī praktiskie darbi, kur var ļoti labi palīdz izanalizēt arī sevi, saprast sevi skolas arī ietvaros, ko es arī te mācīties. Tas ir tāds papildu resurs, jā, papildu tehnikas, kas mums palīdz gan darbā ar sevi, gan ar klientiem. Tā, paldies jums, kas klausījās, kas noklausījās, un tad tiekamies ar jums vai nodarbībās, lekcijās, gan arī tādās nodarbībās, kā mums top, kā tagad būs mums kolāža, vai izlikumos, jā, vai arī mums notiekās arī tikšanās būs Muižā, kad mums šogad 26. janvārī tur arī tiksimies. Un tad, lai jums skaists vakars, vai būs diena, kas klausīsies pa dienu, un tad līdz tikšanos.